mašu nacionālisti pārtaisīja par ilzi un pēc eksāmēna sadarināja ar latviešu milzi. Milža izskūtā pakauša 7 speķainajās rievās. Bija lasāms, ka krievi visu labākie, esot latviešos pārvērstie krievim. Bija lasāms, ka krievi visu labākie, esot latviešos pārvērstie krievim. Milzis iegrūda Ilzīti savā melnajā Mercedesā. Pie spoguļa pakārts bija lāčplēsis, kas latvisku simbolu nesā. Mājās sadarinātos gaidīja guļbaļķu baseins. Friziere bārtas kostīmā un prievītēm no kārts masieris. Friziere bārtas kostīmā un prievītēm no kārts masieris. Baseinā milzis Ilzīti sava vēdera kalnā vilka. Ilzīte nikni nošņāca v puzubiķi bē vilku. Samulsa milzis skaidrodams, ar visām es līdzīgi sāku. Ilzīte atbild ar akcentu, man gribas ko latviskāku. Ilzīte atbild ar akcentu, man gribas ko latviskāku. Vēl sacīja Ilzīte milzim, tai griboties somu pirti. Milzis atbild šī iemesla dēļ, mēs rīt jau būsim šķirti. Pamodās Ilzīte maša un kliedz ar slāvisku sparu. Kāpēc? Bet milzis svinīgi, man pirts ir ar latvisku garu. Bet milzis svinīgi, man pirts ir ar latvisku garu. Lai notek, sacīja Ilzīte, būs labi ar tādu pašu. Bet milzis jūta, ka Ilzīte vēl pārāk atgādina mašu. Tas izsauca tetovētāju no folkloras kopas venta un lika tai uz dibena uztetovēt īsti latvisku ornamentu. Un lika tai uz dibena uztetovēt īsti latvisku ornamentu. Ilzīte ļāvās vēl cerībā reiz kļūt par latvisku sievu. Nu dibens vismaz būs jau latviešu, kaut dvēsele tā pati krievu. Milzim šī pārmaiņa patika, viņš tautiski gandarīts tika. Un 9 dienas Ilzītei pliku pakaļu staigāt lika. Un 9 dienas Ilzītei pliku pakaļu staigāt lika. 9. dienas vakarā milža māja bija pilna viesu. Latviski runājoši krievi nāca novērtēt Ilzītes miesu. Dibens attausa milzīgā ekrānā, viesi sauca nu prjama kā gadiņa. Uz katra vaiga pa auseklim pašā vidū margrietiņa. Uz katra vaiga pa auseklim pašā vidū margrietiņa. Ilzītei gan milža rituāls, nevisai nacionāls šķita. Tā paķēra sprigulīti un video kamerai sita. Viesi izvilka savus šaujamos, bet milzis uzsauca mieru. Nav vērts savus stobrus svilināt, lai latvietī pārvērstu sieru. Nav vērts savus stobrus svilināt, lai latvietī pārvērstu sieru. Bet Ilzītei uzpirkts bija terorists, tas parāva aukliņu dievumu. Viss baseins gaisā uzgāja un bariņš latvisko krievu. Kad sprādziena putekļi nosēdās, Ilze sauca živti moj Sašā. No drupu kaudzes izlīda vīrs tetovēts saukdams Damašā. No drupu kaudzes izlīda vīrs tetovēts saukdams Damašā. Tie abi sirsnīgi apkampās, puskrieviski sarunājās. Viņš teica, kieslatoj tvoju zadnicu, atčistim pie manis mājas. Bija laimīga maša, ka beidzies viss, un dvēselē lūdza Dievu. Par vienkāršu krievieti ļauj man būt, ne latviski izceptu krievu. Par vienkāršu krievieti ļauj man būt, ne latviski izceptu krievu.